Labdien! Mani sauc Dmitrijs, un es strādāju Latvijas maizniekā jau 12 gadus. Sākotnēji meklēju darbu, lai apmaksātu studijas. Tomēr sākot strādāt ceptuvē, mani ļoti aizrāva visi ražošanas procesi, kā arī patika redzēt, kā no izēvielām top gatavs produkts. Man patika uzņēmuma vērtības un darba atmosfēra. Uzņēmums ieguldīja manā attīstībā, apmaksājot studijas un uzticot arvien atbildīgākos uzdevumus. Es redzēju, ka šeit ir lielas iespējas augt un attīstīties. Mūsu uzņēmums ir ļoti liels. Šobrīd šeit strādā vairāk nekā 400 cilvēku. Mēs esam lielākais maizes izstrādājuma ražotājs Latvijā. Uzņēmumā ir uzstādītas vismūsdienīgākās iekārtas, un uzņēmuma mērķis ir samazināt manuālo darbu, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgi. Un katru gadu pie mums uz apmaksātu praksi nāk studenti no dažādām tehnikumiem un universitātēm. Un tie, kas ieinteresējas darbā, atgriežas atkal. Sveiki, mani sauc Ladislavs Švirksts. Man ir 16 gadi, un es mācos Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā, Reļģu struktūru vienībā. Par Latvijas maiznieku uzzināju tieši caur tehnikumu. Mums piedāvāja ekskursiju pa uzņēmuma cehu. Tā bija iespēja ne tikai redzēt, kā viss notiek, bet arī saņemt praksi un darba piedāvājumu. Šobrīd es jau otro reizi izēju praksi šeit. Pārtikas produktu tehnoloģijā, maizes un miltu produktu ražošanas tehnikā nozarē. Ja jūs jautātu, kāpēc tieši Latvijas maiznieks? Tas ir lielisks starptautisks uzņēmums, kas sniedz vērtīgu pieredzi manā izvēlētajā profesijā. Šeit prakse tiek apmaksātā, un uzņēmums Latvijas maiznieks nodrošina ērtu dzīves vietu netālu no ceha, kas ir milzīgs pluss. Viena no lietām, kas man šeit īpaši patīk, ir dažādība. Katru dienu ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, piedalīties dažādos procesos un uzzināt, kā notiek ražošana no sākuma līdz beigām. Runājot par nākotnes plāniem, gribu kļūt par pārtikas tehnologu. Pagāja kāds laiks, un es uzkrāju pieredzi šajā jomā, un vadība pamanīja manu interesi un vēlēšanas augt, un piedāvāja kļūt par ražošanas maiņas vadītāju. Es esmu ļoti lepns par to, ka esmu iesaistīts jaunu produktu izstrādē. Man patīk radīt kaut ko jaunu un redzēt, ka tas tiek novērtēts mūsu tirgu. Turklāt esmu veiksmīgi vadījis ražošanas maiņu un palīdzējis uzlabot ražošanas efektivitāti. Ja tu esi mērķtiecīgs un gribi strādāt starptautiskajā uzņēmumā, tad mēs gaidām tevi Latvijas maiznieks ģimenē.